Septembra mēnesis pirmoreiz Dienvidkurzemes novadā veltīts kultūras mantojumam. Teritoriāli lielākais Latvijas novads var lepoties ar bagātu un daudzveidīgu gan materiālo, gan nemateriālo kultūras mantojumu. Tā vien šķiet, ka visur jau viss notiek, taču, kā izrādās, tad kultūras mantojuma apzināšanā, izpētē un saglabāšanā darāmā vēl ļoti daudz. Latvija veido savu nemateriālo kultūras mantojumu sarakstu. Tajā ir iekļauta jau Rucavas kultūra telpa, 2022. gadā arī Nīcas kultūra telpa, un šobrīd notiek darbs pie Bārdas kultūra telpas iekļaušanas šajā sarakstā. Bet tas nenozīmē, ka tās ir tikai 3 mūsu novadā, kā mēs tikko dzirdējām, arī patiesībā Kazdangā veidojās brīnišķīga kultūra telpa, tāpat Pāvilostā tā kā vēl ir ļoti daudz, ko apzināti pētīt, apkopot un tikai uz priekšu es tik var novēlēt. Lai apzinātu, izpētītu un popularizētu no paaudzes uz paudzi atstāto kultūras mantojumu, nepieciešamas zināšanas. Tāpēc visa mēneša garumā dažādos pasākumos tiek stāstīts, rādīts un diskutēts par aktuālām tēmām. Tā tas ir arī Aizputē, mākslinieku rezidenču centrā Serde, kur ikvienam interesantam ir iespēja noklausīties Latvijas kultūras akadēmijas pētnieku un mācību spēku sagatavotās prezentācijas par sabiedrības līdzdalību kultūra telpu veidošanā. Kultūras dzīves sākums ir pašos cilvēkos, kas jau potenciāli ir mantojuma nesēji, tikai jautājums ir to padarīt redzamu. Dot iespēju satikties dažādus mantojuma veidus praktizējošus cilvēkus. Tas, kurš dara vienu lietu, parāda, kā es daru, kā tā pieredzes apmaiņa, tam ir tā tīklošanās, ja, tā savstarpējo saikņu meklēšana. Viena aktivitāte nes, ja to ierauga vairāk cilvēki, tā nes sev līdzi nākošās. Tas cilvēku dzīves spēks un kultūras spēks jau ir mūsos. Jau 20 gadus ir konvencija spēkā par nemateriālo kultūras mantojumu saglabāšanu, un tas jēdziens nemateriāls kultūras mantojums, mēs viņu visu laiku lietojam un ieviešam, un vai tāpēc, ka priekšā ir kaut kā viņš neaiziet, cilvēkiem ir maz izprat, ka tās ir šīs zināšanas prakses, kas ir nodotas no prasmes, no paudzes paudzē. Bet tagad patiesībā pēdējos 2 gadus nemateriālam kultūras mantojumam ir viens sinonīms, esat dzirdējuši dzīvais mantojums. Tātad tas ir tas, kas šobrīd tiek likts lietā, tiek izmantots, mantots no paudzes, un tas, kas veido cilvēku un kopienas identitāti. Nemateriālais kultūras mantojums var kļūt par vietas atpazīstamības un identitātes elementu, jeb zīmolu. Latvijas kultūras akadēmijas doktorante Lolita Ozoliņa, minot piemērus, rosina domāt gan par zīmolu elementiem, gan viegli uztveramiem un saprotamiem saukļiem. Tā kā dzīvojam digitalizācijas laikā, tad, protams, svarīgi uzzināt par to, kādas ir digitālo humanitāro zinātņu iespējas kultūras mantojumu saglabāšanā un pieejamībā. Par to vislabāk zina pastāstīt Luīze Frančiska Dakša, Latvijas kultūras akadēmijas lektore. Savukārt šovasar Latvijas kultūras akadēmijas docente Zane Grigoroviča kopā ar studentiem bija devusies uz Kazdangu, lai pētītu dzīvo kultūras mantojumu. 4 dienu laikā apmeklētas 14 kultūra vēsturiskās vietas un ierakstītas 23 intervijas ar vietējiem Kazdangas iedzīvotājiem. Jau tagad ir skaidri pirmie atzinumi. Tas skaistais stāsts ir pirmkārt par kazdansnieku skatu vēsturē, un kazdansnieki tehnikumu laikus redz kā zelta laikus, kuros priekšgalā bija izglītoti cilvēki, kas piesaistīja jauno paudzi un kopa savas tradīcijas, sākot no sporta, beidzot ar kartupeļu ballēm. Savukārt, ja mēs skatāmies šodien, tad mēs redzam auglīgu augsni, lai kopienas saliedētos. Viens no indikatoriem, manuprāt, ir Kazbāra parādīšanās ar jauno Medeņu ģimeni, kura spēja piesaistīt kazdansnieku jaunāko paudzi. Viņi spēja radīt interesi arī no ārpuses. Uz Kazbāru brauc arī no Rīgas, no Talsiem, no Liepājas speciāli. Un pēc tam arī bauda šos Kazdangas labumus. Tā kā
kopumā, jā, mēs redzam Kazdangai kā vietai un kazdandzniekiem kā kopienai ļoti, ļoti plašas perspektīvas un ļoti liela cerība tiešām tādai Kazdangas renesansei. Pēc kārtīgas zināšanu bagāžas par kultūras mantojumu laiks āboļošanai Serdes pagalmā, īstenam dzīvās kultūras mantojuma notikumam. Dzīvais mantojums, te ir viens jautājums par to, kas ir pati tradīcija, ko, pieņemsim, vietējie iedzīvotāji no paudzes paudzē savās ģimenēs piekopja un turpina. Un tad ir tāds tradīcija mikslis, ko, pieņemsim, mēs šeit aktivizējam, kas varbūt ir aizgūtas, piemēram, kādas receptes vai kādas nodarbes kādā no ekspedīcijām, ko mēs burtiski šeit attiedzīvinam. Ja? Tas arī tā var būt. Varbūt, ka šajā gadījumā ir svarīgāka tāda vieta un cilvēki, kas ļauj tam notikt.